Esam Digituvi. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Un šodien kā reiz Latvijas mobilais telefons ir ciemos LMT grupa datorredzes un mobilitātes biznesa vadītājs Ričards Fomrats ir ciemos pie manis rubrikā Digituvi. Ričard, čau! Sveiks, prieks pie tevis atgriezties. Apusēji, prieks, ka tu nāc, apgriezies ap asu un atkal nāc atpakaļ. Šodienas galvenais stāsts mums ir stāsts par vietpilsētu attīstību. Respektīvi, mēs runāsim par datos balstītiem lēmumiem. Un sarunu valodā runājot, ir diezgan skaidrs, ka tas ir stāsts gan par tevi pie autostūras. Es tikko stāstīju, ka Lubānas iela pie Sievasmātes apļa, tur remontdarbi, jau lēnāks brauciens un īsti pirms Sievasmātes apļa avārija ir notikusi. Ja mums ir tie dati, mēs varam pieņemt kaut kādus lēmumus un sākt veikt kaut kādas izmaiņas. Es pareizi saprotu to, kas ir datos balstīt lēmumu, Ričard. Jā, un es pieņemu, ka daudz no klausotājiem pašlaik stāv sastrēgumos, vai ne? Un tad droši vien, ka bieži sanāk sastrēgumos stāvēt ilgāk, kā vajadzētu. Vai varbūt esam bijuši situācijā, ka sabiedriskais transports kavē, vai atnāk tieši otrādi pustukšs, vai mums viens autobus, kurš ved uz darbu, aizved krietni pa ātru, un nākamais aizved tā, ka mēs esam krietni pa vēlu. Vai pasākumi, kuros šķiet, ka cilvēki ir pārāk daudz, vai veloceliņi, kurus nezinu kādēļ nelieto. Tas viss ir saistīts ar lēmumiem, kas pieņemti ar ierobežot priekšstatu par to, kas patiesībā notiek. Un tad mēs arī pamazām virzamies par to, par datos balstītiem lēmumiem, ko tu minēji. Jo viena lieta, es atceros, bija stārīgi klausītājiem ir jautājumi, kas tie par cilvēkiem, kas sēž tur pie LMT mājas, uz tā lielā krusta, uz Brīvības ielas, tur, kur veloceliņš un kaut ko skaita. Tie bija cilvēki ar blociņiem, kas pierakstīja veloplūsmu. Šajā gadījumā tā arī ir datos balstīta statistika, ko ievāc, lai pēc tam varētu datos balstīts lēmums pieņemt. Bet šeit mēs runājam jau par rīkiem, vai ne? Vai ne? Jā. Varam mēs ievākt šos datus šādi manuāli ar blociņu vai kaut kādiem klikeriem un citām lietām, aptaujām, kas mēdz būt arī ļoti subjektīvas. Varam balstīties kaut kādiem vēsturiskiem pieņēmumiem. Piemēram, mums vienai no Latvijas lielākajām pilsētām joprojām satiksmes infrastruktūra un visa ekosistēma tiek būvēta balstoties uz aptaujām, kas tika veikts 2019. gadā. Ir 26. labdien. Vai ne? Ir pa vidu bijis Covid, ir cilvēki pārgājuši uz hibrīdu darba režīmiem. Un cilvēki strādā savādāk, ir citi laiki, attiecīgi citus maršrutus cilvēki izmanto, citos laikos šos maršrutus izmanto. Līdz to mēs pašlaik realitātē bieži vien optimizējam sistēmu, savu infrastruktūru, kas neatbilst reālajai dzīvei. Respektīvi, mums vajag iegūt precīzāku informāciju šodienas apstākļos, iegūtus datus, lai pamatojoties uz tiem, uz reāliem faktiem, mēs varētu analizēt visu informāciju un sākt kaut ko rīkoties. Kādas ir inovācijas šajā jomā pasaulē? Tie ir datos balstīti lēmumi, un ja mēs skatāmies uz inovācijām, tad attiecīgi šīs darbības, kas līdz šim bieži tiktu veiktas manuāli, viņas tiek ievāktas dažādos citos veidos. Piemēram, mēs izmantojam dažādus mikromobilitātes rīkus, boltus, tam līdzīgi. Katrs no šiem braucieniem tiek atzīmēts, kur cilvēki dodās ar šiem mikromobilitātes rīkiem, ar skūteriem, ar šiem te auto. Jūs jau esat informāciju, kāda radiostacija tur ir ieslēgta? Jo pēc tā var īstenībā arī šo to saprast. Es gan vienmēr kāpjot ārā atstāju stāriņu, protams. Jā, vienmēr, protams, ir kaut kādi mīti un leģendas par to, kas tiek ievākts, bet, ja paskatāmies realitātē, šie datu avoti var būt ļoti daudzi, un kas... Biļešu dati galā, vai ne? Jā, tas varbūt arī kameras pilsētas infrastruktūrā, kas māks skaitīt automašīnu veids, kas pabrauc garām, bet kas ir svarīgi, ir saprast,
kur cilvēki pārvietojas, kad veidojas šie te pīķi, cik ilgi uzturas cilvēki dažādās konkrētās vietās. Svarīgi ir redzēt šo te plūsmu. Un nav svarīgi šis te katrs individuālais cilvēks, bet tieši plūsma, kur viņi dodas. Un tas paver ļoti daudz jaunas, plašas iespējas. Mums ir iespēja gan paskatīties uz šiem datiem, kas ir noticis vakar, pagājušajā mēnesī, pirms nedēļas un tam līdzīgi, bet ir pat tādas iespējas, ka paskatīties uz šiem datiem, kas notiek reālajā laikā. Un jautājums ir par to, cik tālu katra no šīm pilsētām ir nonākusi ar šīm te inovācijām. Mums, protams, nav jāizgudro velospēds no jauna. Mēs varam paskatīties, ko pasaulē cilvēki jau ir izdarījuši šajā jomā, kādus datus galu galā ievākuši un kādus rīkus izmantojuši. Kas mums ir līderos? Es teiktu, ka Singapūra noteikti. Jo? Ir viens līmenis, kur mēs varam, balsties, jau pieminēja, ka ir iespēja pieņemt lēmumus balstoties 2019. gada aptauju, bet ir iespēja pieņemt lēmumus, piemēram, balstoties uz vakardienas, pagājušās nedēļas datiem. Bet ir pilsētas, kas ir gājušas tālāk, un viņas redz šos datus, kas notiek viņa pilsētā, redz reālajā laikā. Respektīvi, analizē, prognozē, piemēram, to pašu iepriekš pieminēto transporta plūsmu. Jā, un viņiem sanāk, viņiem ir tādi risinājumi, ko mēs varam saukt par pilsētu inteliģences sistēmām, digitāliem dviņiem, digitālām ēnām, ģeotelpiskās informācijas sistēmas, un tur viņi redz šos visus datus apkopots vienā vietā vizuāli, un, digitālo ēnu gadījumā viņi redz visu, kas notiek pilsētas ielās, kur tieši ir sastrēgumi, cik garas ir automašīnu rindas uz katras ielas. Un pēc tam mēs atkal jau varam ar luksuforu spēlēties. Un tur jau ieslēdz digitālais dvīnis, jo digitālais dvīnis ir tas, kurš var darboties pretēji arī infrastruktūras virzienā, mainīt luksuforu pārslēgšanās, ietekmēt autobusu maršrutus un darīt to reālajā laikā. Piemēram, Singapūrā tas tiek pielāgot gan luksufori, gan sabiedriskais transports tiek optimizēts reālajā laikā. Piemēram, Tokijā viņi ļoti iesākuši šo digitālā dviņu ieviešanu tieši ar metro optimizāciju. Viņi redz, kur pārvietojas cilvēku plūsmas un optimizē tieši metro. Tiecīgi viņš var atnākt biežāk, var atnākt retāk, kaut kādās dienās, kaut kādās pīķa stundās, attiecīgi atnāks biežāk. Te ir diezgan skaidrs, ka no rīta cilvēki ir vairāk pie ruļiem un tagad autopilota laikā vairāk pie ruļiem, bet droši vien, ka visas nedēļas dienas nav vienādas. Piektdiena droši vien ir agrāka, vai ne? Mēs strādājam hibrīda režīmā tagad. Ja mēs paskatītos 2018. gadā, droši vien piekdiena būtu diezgan līdzīga citām dienām. Nu jā, cilvēki droši vien dotos ātrāk, varbūt mājās, bet dažus gadus vēlāk, pēc Covida, piekdienas ir kļuvušas ļoti atšķirīgas no pārējām dienām. Galu galā mēs ap 3 mēģinam jau uz saviem laukiem aizlaist, jo zāli jānopļauj. Vai ne? Un mūsu tehnoloģijas ļauj mums strādāt attālināti, ļauj pastrādāt un jau pēc 10 minūtēm doties ārā pļaut šo zāli, vai ne? Par pasauli runājot, Singapūra pieminēja, Tokija pieminēja, es saprotu, ka Londonā tiek izmantota ģeogrāfiskā informācijas sistēma. Londonā, jā, tur ir, viņi pamatā fokusējas uz origin destination matricām, jeb attiecīgi no kurienes cilvēki dodas uz kurieni, kur viņi sāk savu maršrutu dienā un kur viņi pabeidz un kādos laikos, un tad viņi attiecīgi Londonā maina šos te maršrutu grafikus elastīgi pielāgojušiem te cilvēku plūsmām. Vai Barcelonā, piemēram, viņi arī izmanto digitālos dvīņus un reālajā laikā viņi koriģē satiksmi, kā pārslēdz luksuforu, lai šo satiksmi novirzītu uz tām ielām, kuras ir brīvākas, tukšākas un optimizēts piekļuva ar dažādiem objektiem, mazinot šos sastrēgumus. Šie ir veidi, kā to darīt ļoti viedi, un es teiktu, ka šīs pilsētas pionieri, kas pirmie jau ir bijuši aktīvāki, ieviešot šos digitālos dviņus un dažādas pilsētu inteliģences sistēmas, ir gājuši tālāk, bet jebkurā gadījumā tas ir kaut kas diezgan jauns. Un pilsētas
Arī Rīga, piemēram, pašlaik mācās ļoti aktīvi skatās, kā veiksmīgi izmantot šos datus, kāda ir datu avoti, no kurienes viņus iespējams iegūt, un kuras plūsmas ir iespējams izmantot reālajā laikā, un kuras, teiksim, mums ir ok, ja mēs varam pastīties dienu, nedēļu vai mēnesi atpakaļ. Bet, vismaz, ka mēs pārējām no tā režīma, ka mēs vairs neskatāmies 2019. Gada datos. Jā, jo ir 26. Kā mēs noskaidrojam, tu pieminēji Barcelonu, iespēlēsim vienu Julijai Los Tellarini Barcelonā, un tad mēs ķeramies klāt Latvijas stāstam, tad man viss kārtas galdā, ja? Jo tevi kārtas? Man ir kārtas. Barcelonā, Julijai Los Tellarini Barcelonu mēs pieminējām kā vienu no labajiem piemēriem pasaulē. Nevar jau īstenībā būt arī slikti piemēri, vai es alojos. Ričards Fambrats pie manis ciemos, LMT datorredzes mobilitātes biznesa vadītājs, un šodien mums ir stāsts par viedpilsētas attīstību. Gudrā pilsēta, mēs zinām, kas ir viedtelefons, viedtelevizors, viedvīrs, viedsieva, tagad ir arī viedpilsēta. Tieši tā. Un nav 2019. Tādā ziņā pēc veciem datiem mēs nevaram uzbūvēt šodienas pilsētu, nav iespējams. Tieši tā. Un arī mēs skatāmies, kā mēs varam palīdzēt šai posmā un šai attīstībā. Nē, šajā gadījumā LMT. Jā, tieši tā. Mēs kā LMT, un mēs arī praktiski jau palīdzam, jo, teiksim, jūs dzirdējāt par to, ka digitāliem dvīņiem un šīm pilsētas inteliģences sistēmām ļoti svarīgi nodrošināt dažādus šos datu avotus, lai pieņemtu šos datos balstītos lēmumus. Tad arī mēs pirmo reizi Latvijā esam palaiduši pakalpojumu plūsma, kas ļauj vizualizēt šos datus par cilvēku plūsmu pārvietošanos, teicīgi, starp pilsētām, starp rajoniem un tīpaši dažādu pasākumu laikos. Tas nav tikai Rīgas stāsts, tas nav stāsts par satiksmi sabiedriskā transporta plānošanu Latvijas galvaspilsētā. Tā ir, principā, viss Latvijas kustēšanās, sauksim to tā, ja? Arī sabiedriskā transporta plānošanai, teiksim, ja mēs redzam, kur ir, teiksim, lielāka cilvēku masa, kas pēc tam pārvietojas ar kaut kādu transporta līdzekli uz citu vietu, un ja tur gaidīšanas laiks ir pārāk ilgs, tad mums jānorīko papildu maršruts. Pagaid, bet tas nozīmē, piemēram, labi, ir festivāls Liepājā. Pusgalvaspilsētā arī aizbrauc uz Liepāju. Neviens sazvanīt. Vai mēs varam ietekmēt arī mobīlo datu plūsmu? Jo mēs nokarinām tur vienu torni. Jā. Mēs varam arī tur kaut kā korķi neveidot? Teicīgi, tas darbojas visos virzienos. Viens ir attiecībā uz infrastruktūru, otrs arī gatavojoties lieliem pasākumiem, kas pirmkārt mēs šādi izmantojot datus varam ievākt vēsturisko informāciju, teiksim, vēsturiski no kurienes pa kādiem maršrutiem šie cilvēki ir ieradušies šajā koncertu vietā vai vienalga kāds ir šis pasākums, kur devušies prom, kur vairāk uzturējušies. Līdz to mēs varam plānot ne tikai dažādas sakaru pakalpojumus, bet kaut vai tik vienkārši lietas, cik daudz toaletes tieši kurā vietā novietot, kurā vietā izvietot pasākumu sētu, lai viss iet iekšā līdz pat vissīkākajām niansēm. Es tikko sapratu, ka jums pieder kaut kas vairāk par zeltu. Jums ir tāda informācija, bāc. Kā saka, jaunā nafta ir dati. Jā. Bet jā, piemēram, mēs redzam, rajonā 11:00 ir milzīgs pieplūdums ar cilvēkiem, tad mēs varam pielāgot sabiedriskā transporta grafiku. Attiecīgi šie cilvēki, kas izmanto šos datus. Šitā var zāles tirgotājs izķert arī, jo pēkšņi Porčikā kaut kādā konkrētā punktā baigi daudz cilvēku vienas dienas laikā. Nē, esmu redzējis tādu barus ar cilvēkiem, kas stāvētu šādu mērķi kaut kur, bet dzīvē viss kaut kas notiek, jā. Bet, kā jau ieminējies, es iesmēju, protams, bet LMT mobilitātes data analītikas risinājums plūsmu šajā gadījumā ir stāsts par visa veida plūsmu. Visa veida plūsma, kā cilvēki, kā iekārtas pārvietojas starp dažādām Latvijas vietām. Mēs esam šī rīka testa režīmā šobrīd?
Nē, mēs jau praktiski viņš ir pieejams, izmantojams un arī ir konkrēti praktiski pielietošanas gadījumi. Kaut vai padalies ar detaļām. Piemēram, tikko mums noslēdzās slēpošanas sezona, ko mums bija iespēja, retais gads, kad ir iespēja tik ilgi slēpot, vai ne? Kad Latvijā ir tik daudz sniega. Un tad mēs esam kaut kāds datus ievākuši arī par kalniem, par aktivitātēm. Piemēram, Riekstu kalns un Baiļi. Tad gan tas, cik daudz cilvēku viņus ir apmeklējuši, piemēram, februārī 20,000 un 5,6% mēs redzam, ka tie ir bijuši no ārvalstīm. Vidējais uzturēšanās ilgums ap 2 stundām un tad lielākā aktivitāte sestdienās noteiktos laikos. Protams, šis ir tikai viens no piemēriem. Šajā gadījumā tu ej uz Riekstu kalnu un saki, lūdzu, vai jūs zinājāt, ka jums, tu nesaki, bet tad, kad jūs sastuši par rokām, tad es saku, vai jūs zinājāt, ka sestdienās tādos un tādos laikos jums ir par 22% vairāk cilvēku, vai jūs esat gatavi kafejnīcā vairāk pabarot, vai jūs esat gatavi inventāru izsniegt noteiktā ātrumā, jo cilvēks negrib gaidīt, viņš grib ziemu izbaudīt, jo rītdien tā var arī beigties jau. Vai ne? Vai kaut vai mēs redzam, ka mūsu pilsētā turisti nakšņo tikai 1 nakti, nevis 2 naktis, un kur tad viņi paliek, kur viņi dodās. Mums ļoti labi iespēja redzēt, saprast šos turistu ieradumus, un iespējams šādi ietekmēt to, lai viņi mūsu skaistajā pilsētā paliktu 2, nevis 1 nakti, lai nākamajā dienā dotos nevis uz Tallinu, bet vēl 1 nakti nakšņot Latvijā, piemēram. Ļoti daudz šādu ļoti vērtīgu ieskatu, kas mums ļauj pieņemt tiešām datos balstīts lēmums, nevis taustīties tumsā un paļauties tikai uz intuīciju. Pagaidī, mobilitātes datu analītikas risinājums plūsma. Kā tas strādā tādā ziņā tehniski? Es domāju, labi, tagad Rīgas satiksme, piemēram, uzņēmums. Viņiem būtu vajadzīga šāda informācija. Viņi noslēdz līgumu ar jums, dabū savu mobilitātes datu analītikas risinājumu, vai jūs piedāvājat vienkārši pakalpojumu? Viens veids ir, veidot kaut kāds ļoti konkrēts, fokusēts pārskatus par periodu, kas ir bijis iepriekš. Otra iespēja ir izmantot pašapkalpošanās platformu, kurā ir iespējams redzēt datus par pārvietošanos, kas ir notikusi vakar, aizvakar, iepriekšējās dienās. Tādā ļoti nesenā periodā, un kā es teicu, mēs vairs nerunājam par to, ka tas ir 2019. gads, mēs runājam par to, ka mēs varam analizēt datus, kas bijuši vakar, aizvakar. Mēs uz ceļu uzliekam jaunu puķu podu, mēs redzam, kāds ietekmē satiksmi, mēs atveram vēl vienu joslu uz ceļu vai uzliekam luksusforu, un mēs redzam, kā tas ietekmē satiksmi, vai tas palielina korķu apjomu vai samazina. Jā, un te nav minēšana, te mēs redzam rezultātu jau nākamajā dienā. Tieši tā. Otrs arī, mēs vienmēr šos datus varam likt kopā ar citiem datu slāņiem, piemēram, uz tās pašas ielas, ja mums stāv kamera, mēs varam arī skaitīt jau pēc automašīnu tipiem, piemēram, redzēt, ja mēs ieviešam kaut kādus pasākumus, lai samazinātu kravas auto skaitu, tad mēs varam gan redzēt plūsmu, kāda kopējā, un kā ietekmē, piemēram, kravas auto samazinājums šo te kopējo plūsmu, un varam arī skaitīt vienlaiks tieši, cik ir bijuši šie te kravas auto, izmantojot kameru infrastruktūru. Un tāpat var likt arī citus datu slāņus un attīstīt šo te pilsētu inteliģenci, veidot pilsētu vēl viedāku. Šajā gadījumā tas jau nav cilvēks, kas man te ar blociņu visu pieraksta. Mēs izmantojam droši vien arī mākslīgo intelektu. Jā, un tas... Kur rodās tā maģija, kādēļ es vadu datorredzes un mobilitātes biznesu, jo šai gadījumā ir ļoti cieša sinerģija starp šīm abām disciplīnām, un viņas vienu otru ļoti labi papildina. Jo pagājušo reizi stāstīja par pelēm un kaķiem, datorredzi, tad šis ir vēl viens vērtīgs lauciņš, kur arī datorredzi var ļoti labi palīdzēt iegūt mobilitātes datus. Pagaidī, bet tas nozīmē, man tīri tehniski interesē, cik daudz var stāstīt, es nezinu, bet ja mēs izmantojam tādu rīku, kas sauc mobilitātes datu analītikas risinājums plūsma, tā nav viena kamera.
Daudz cilvēku zina, ka pie jums tur pie LMT mājas ir viena kamera, tad tālāk ārā no Rīgas braucot tur pie Kuršiem, tur ir vēl viena kamera. Parastā sarkanā, neiebrauc sarkanā krustojumā kamera. Bet tas jau nav stāsts par 2 kamerām. Tas nav par 2 kamerām, un tas nav tikai par kamerām. Kameras ir viens no datu avotiem, no sensoru veidiem, kas nodrošina šos te datus, bet tieši tāpat ir teicīgi mobilās iekārtas vai šie skūteri un tam līdzīgi. Jā, rīkus izmantot kā informācijas devējus. Tieši tā. Viņiem nezinot. Labi, ne tā, ka tu tur pieslēdzies un zodas datus, bet izmantot lietas, ko mēs izmantojam. Ja tu izmanto zobu birstīti, viņi tev var pastāstīt, cik bieži tavs saimnieks tev aiztiek. Teorijā, jā, neesmu saistīts ar zobirstīšu biznesu, jā. Bet kas ir būtiski, ka mēs analizējam plūsmas datus, mēs neanalizējam kaut kādu vienu konkrētu cilvēku, un tas pat nebūtu iespējams, jo, teiksim, ir šīs Eiropā GDPR regulas, kas... Man kā reiz prasa, kas ar GDPR? 29322 sveiciens no Jāņa. Tieši laikā būs atbildi, jā. Tad, attiecībā uz GDPR, tad, protams, ir šīs prasības, kas mums, kā es teicu, ka pat aizliedz pieļaut šādu iespēju, ka kaut kāds atsevišķs indivīds varētu tikt vērots vai analizēts. Jo mēs neanalizējam, kas tu esi, kur tu dodies kā indivīds. Un tad, kā es teicu, tas pat nav iespējams. Mēs analizējam, mēs skatāmies kā no putna lidojuma uz šo situāciju, kas ir pilsētā. Mēs redzam pūli. Mēs redzam atsevišķus cilvēkus, mēs varam viņus saskaitīt, bet neredzam viņu seju, teiksim, tā varētu šo salīdzināt. Un, lai šo te nodrošinātu, mēs arī esam izpildījuši tādu gana komplicētu risinājumu, kas nodrošina datu anonimizāciju. Tur kaut kāda starptautiskie drošības standarti. Jā, mēs pat esam viens no retajiem Eiropas mobīliem operatoriem, kas ir iegūs ISO certifikātu šai lietai, apliecinot, ka attiecīgi mūsu GDPR procedūras, standarti un procesi atbilst visaugstākajām prasībām. Un katrs cilvēks, indivīds var būt drošs, ka viņš netiek monitorēts. Kā jau tu teici, tu redzi pūli, tu redzi, ka tur ir cilvēks, ka tur nav kaķi vai surikāti izbēguši. Jā. Bet tu neredzi sejas, tātad nezini, kā cilvēkus sauc un par ko viņi balsos vēlēšanās, to tu arī nevarēsi vēl pateikt. Jā, mēs skatāmies uz pūli, kā no putna lidojam, un mums pat nav binokļa, lai varētu, mums ir aizliegts izmantot binokli, lai mēs varētu paskatīties no tā putna lidojuma un saskatīt šī cilvēka seju. Tā mēs varētu šo aprakstīt. Bet sazvērestības teorija piekritējas pieļauju jūs bišķi pažļambās internetu vidē, kur visi ir tik droši un katram viedoklim ir baigais svars, jo tēma laba. Tu zināji, ka LMT skatās, ko tu ēd? Viņi teiks. Jā, tas kā mēs iesākām par to, kādu radiostaciju klausās braucot ar Boltu. Neesmu saistīts ar mikromobilitātes biznesu, es nezinu, ko tur ir iespējams un kā tur tiek nodrošināts GDPR regulas. Es varu pastāstīt, ko mēs darām. Tad mēs to darām tā, lai tas būtu absolūti droši katram cilvēkam, individam Latvijā. Kas ir interesanti, ir daži dati, kas nemelo, piemēram, no laika gala tādās radiostacijās ejot cauri, mēs ik pa laikam iesmējot, bet tomēr iemetam aci ss.com, populārākā vietne, kur mašīnas tirgo. Jebko tirgo. Un tur ir interesanti, to var paskatīties, cik automašīnās, no 50 mašīnām, cik automašīnās tu redzi Star FM uzslēgts. Un pēc tam, tad saņemot TNS aptaujas datus, kas ir aptauja, tad kā nosaka, cik klausīta ir konkrētā radiostacija. Kaut kādā vīzē var savilkt kopā to, ka no 50 mašīnām, piemēram, 38 ir stāriņš, mums TNS datos arī ir apmēram tāda pat bilde.
Tas ir viens no datslāņiem. Jā, bet šitādu plūsmu mums vajadzētu, protams. Ar sakot, jāsit par rokām. LMT mobilitātes datu analītikas risinājums plūsmu mums pēdējā 5 minūtēm. Tātad tas, ko mēs darām, mēs vērojam plūsmu kā no putna lidojuma. Tas nav stāsts par tevi kā par individu, par to, ko tu ēd un par to, kā tu uzvedies mājās. Tas viss kopā ir stāsts par dzīves kvalitātes uzlabošanu un ērtāk dzīvošanu pilsētvidē. Jo laukos jau tāpat viss kārtībā. Vai ne? Mazāk sastrēgumi, ērtāk pārvietoties, labāki pakalpojumi, ērtāka infrastruktūra, kur mēs izmantojam ikdienā. Un patiesībā jau tās nav tikai pa pilsētām, arī šī lauka infrastruktūra ir dažādas lietas, kur šī plūsma analīze būtiski palīdzas. Jau pieminēja turismu, attiecīgi, vai mums ir iespējas piesaistīt šos turistus, palikt ilgāk, un mums ir iespēja saprast, vismaz, ko viņi dara, un tas ļauj izdarīt secinājumus. Nu jā, un mēs arī redzam to kustību, kurš no reģioniem ir vairāk pieprasīts. Rudenī dzeltenās lapas, Sigulda, protams. Jā. Vai cilvēki sāk izmantot kaut kādus neparedzētus maršrutus, tad mēs ir iespēja izbūvēt gājēju ceļus vai jaunu velo infrastruktūru. Vai, ja mums ir kāda liela pasākuma, tad iepriekš saprast, kur ir noslodze un kā mēs varam izvairīties no haosa šajos pasākumos. Matīs sveiciens. Viņš raksta, vai pareizi, šis taču nav stāsts tikai par iekārtām, kas pieslēgts LMT tīklam. Jūs redzat arī citas iekārtas, L2 bites un citus. Šis būs tomēr bišķi no sērijas, ka mūs vēro. Nē, šoreiz man liekas, ka nebūs stāsts par iekārtām, kas pieslēgts LMT tīklam. Bet arī. Jā, tā ir vienā daļā varbūt stāsts par iekārtām, kas ir pieslēgts LMT tīklam. Tāpat, kā es minēju, tas var būt arī transports, kurš pārvietojas pa ielu un kas tiek atpazīts izmantojot datorredzi vai dažādi citi sensori, piemēram, kas izmantojot vibrāciju, uzskaita cik transporta līdzekļi pārvietojušies. Tie datu avoti var būt ļoti dažādi. Un to visu liekot kopā, mēs iegūstam to pilno ainu. Tā ir tā lieta. Tieši tā. Tā, 2819 pielieš tēmai motivāciju ieviest ātrāk viedās sistēmas. Ārzemēs viedie luksofori darbojas jau vairāk nekā 10 gadus. Mums naktī jāstāv pie luksofora sarkanās gaismas, pat tad, kad krustojumu nešķērso auto pie atļautās gaismas. Nekas tur nebrauc, nekas tur nekustās, neviens tur neiet. Jā, un šai gadījumā nav pareizi skatīties uz vienu atsevišķu krustojumu luksoforu, jo kaut kas vietas droši vien netiek sākts no kaut kāda viena pilsētas stūra. Varbūt, jā, tie varbūt kaut kādi pilotu projekti, bet ja nav pilsētā netiek veidot šī pati ekosistēma, lai būtu vispār iespējams savākt datus, lai būtu iespējams vispār saprast, kurā vietā cik automašīnas atrodas, tad nav iespējas arī pat, ja mēs uzliekam ļoti viedu luksoforu, nav iespējas šo viedo luksoforu ietekmēt, jo viņš joprojām nezina, kad pārslēgt šo te gaismu, vai tur ir daudz vai maz automašīnas stāv pirms šie luksofori. Poki, tev ir tās par tēmu, vai tu jau uz kādu spēli nāc? Sveiciens. Sveiks, Stāriņ. Sveiki. Vispār interesanta tēma par to GDPR, bet tā tīri intereses pēc tādā labā nozīmē. Pieņemsim, ir bijušas tās reizes, kad mums ir tā policijai tā operācijas slazdi. Vai gadījumā šīs kameras var kalpot tomēr kā palīgs policistiem, lai saprastu, kur konkrēta mašīna ar kādu numuru virzās, respektīvi, vai ir šķērsojusi kādu krustojumu? Paldies! Kartu tur varētu uzzīmēt, protams, nākotnē. Teiksim, policijai ir sava ekosistēma un infrastruktūra, ko viņi izmanto, un viņi ļoti bieži saistīti arī ar pilsētu ekosistēmu un infrastruktūru, bet, teiksim, tas ir atsevišķs darbiņš, ko jau dara policija, un mēs no savas puses tieši izmantojot datorredzes risinājumus, par kuriem stāstīja arī iepriekšējā reizē, palīdzam arī policijas darbā.
un kas attiecas uz dažādiem satiksmes pārkāpumiem, bet šīm kamerām var būt gan dažāds pielietojums. Kā dzirdat, no vienas puses tas var būt atpazīstot satiksmes pārkāpums, no otras puses tieši tāpat kamera var tikt izmantot vienkārši, lai skaitītu, cik daudz ir kravas automašīnas, cik velosipēdi pabraukuši garām. Galu galā kaut kāda smieklīgo statistika arī ievākt, cik daudz dzeltena automašīna ir pilsētā. Arī tas ir iespējams, jā. Bet cik cilvēki ar lietu sargiem? Nu, jā. Ja uzmanīgi klausies, tev ir iespēja tagad, neatejot no radioaparāta, WhatsAppā man atsūtīt pareizu atbildi uz pareizu jautājumu, jo nav pareizi atbildes uz nepareiziem jautājumiem, vai ne? Kā mobilitātes datu analīze var palīdzēt uzlabot pilsētu un pakalpojumu plānošanu? Ko tu saklausīji? Tātad, kā mobilitātes datu analīze var palīdzēt uzlabot pilsētu un pakalpojumu plānošanu? Balvā man ir LMT Vieta televīzijas abonements. Pilns komplekts uz 6 mēnešiem bez maksas. Kamēr es gaidu pareizās atbildes uz pareiziem jautājumiem un atrodu vienu laimīgo, tikmēr uz atvadām Ričarda labi plūsma mums ir, kur mēs ejam tālāk. Un kā uz plūsmu skatās no malas. Es saprotu, certifikāts tā jau ir kaut kādā ziņā atzīšanās mīlestībā, vai ne? Vai ne? Bet ko no malas cilvēki, kas tāpat Barcelona, tāpat Tokija, Singapūra, Londona, ko šie iesaka par to, kā mēs izskatāmies tajā kartē? Mēs esam vieni no tiem Latvijā, kas ir sākuši šo ceļu. Ir ceļotāji, kas mums ir nedaudz priekšā. Kaut kādas soļus ir, kas ļoti priekšā, kā Tokija, Singapūra, ko es minēju, bet vienlaiks ir arī Eiropā gana daudz pilsētu, kas īsti pat nav sākuši šo ceļu. Tā kā kaut kur pa vidu mēs esam, vēl tāls ceļš ir ejams, bet kas ir ļoti labi, ka ir šī sapratne, kā veidot un attīstīt šo ekosistēmu, un ka pilsētas vēlas veidot viņu viedu un tiešām balstīties, veidot datos balstīts lēmums, nevis paļauties uz kaut ko senu un varbūt pat vairs īsti netaustām. Tā, es saprotu, ka pareiza atbilde, te visi ir pareizās atbildes, bet droši vien, ka mēs pieņemt datos balstītu lēmumu, ja mēs gribētu atbildi uz jautājumu, kā mobilitātes datu analīze var palīdzēt uzlabot pilsētu un pakalpojumu plānošanu. Tieši tā. Vai ne? Bija arī versija uzlabot ekovidi, padarīt cilvēku dzīvi labāku, sakārtot vidi. Jā, arī varētu. Bet es ņemu, pieņem datos balstīt lēmumu 26538. Oskars tagad skatīsies LMT Vieta televīziju uz 6 mēnešiem bez maksas, un tad jau iepatiksies, un tad mēs tev esam dabūjuši vēl vienu klientu, ja? Paldies. Brīnišķīgs darbiņš. Labi saspēlējāmies. Tas bija Ričards Fombrats, speciālists tāriņā autopilotā, rubrikā Digituve. LMT datorredzes un mobilitātes biznesa vadītājs ar detaļām par šodienu un bišķi arī par rītdienu. Jo tas, kas ar tevi notiek šodien, tas ar tevi notiks arī rīt, un mēs dzīvosim sakārtotākā pilsētvidē. Tieši tā. Sakārtotākā, ērtākā, drošākā. Paldies, Gatā ciemos. Tagad es tev pavadu tālāk cauri pilsētas džungļiem. Čau, Ričard. Čau.